pēdējā laikā aizvien vairāk sēlīgi kļūst populāri, kā mēs zinām, vai ne? Un arī pagājušajā gadā iznāca tāda grāmata tieši par 600 mm dzelzceļiem Sēlijā. Pirmā pasaules kara laikā un arī pēc tam. Un mēs braucam uz viesīti pie Daiņa Bruņinieka, kurš ir viens no tiem mašīnistiem, kas vēl atcerās un vēl var pastāstīt par to, kā tas bānītis šeit ir gājis šajā pusē. Ar cerībām, ka mēs viņu satiksim un mums izdosies atgriezties nedaudz vēsturē. Tu visu laiku šeit dzīvoji šajā mājā? Nē. Cik tur dzīvoji? Es apprecējos 70. gadā. Un nav viesītājs dzīvoja, tikai citā vietā, ja? Citā vietā. Un tad 70. gadā pārnāca uz viesīti? Nu, pie sievas atnāca. Un tad arī sāki uz šaurējiem braukt, ja? Nē, šaurējiem es sāku 62. gadā. Jau, ja? 61. braucu Jelgavā. Lielo braucu. Ja. Un tad gāja uz darbu katru rītu kājām jau gāja, ka bija jābrauc. Šeit uz mazo bānīti? Jā. Bet, teiksim, tev bija kaut kāds grafiks, mēnesis uz priekšu vai nedēļu, tu zināji, kad tev jāiet un cikos tev jāiet? Nē, katru vakaru bija ap 7 vajadzēja iet uz depo vai zvanīt. Un pie diržanta bija norīko. Un katru vakaru tu zināji, vai ir rīt ko darīt? Jā. Ja ir, tad cikos jābrauc? Cikos jābrauc, jā. Nu tad mierīgi skaidrs. Bet bija arī naktī kādreiz jāiet? Taču naktī braucam. Naktī pamatā? Naktis un diena vai nakts, 1 par 2, tur jau otra armija. Cik tad tādā laikā jūs vēl bija? Boļto. Nu aptuveni. Pasažieru vilciens jau bija likvidēts. Jā. Pasažieru vairs negāja. Un gāja, kravas vilciens tikai gāja. Uz 24. tur aiz Zasas. Aiz Siliņu stacijas. Jā. Tur iekšā. Tur ņēma to pēc malku baļķis, ja? Tur baļķis. Elkšņa atzarojums. Atzarojumā arī brauca no Siliņiem, gāja atzarojums. Viens gāja uz Jēkabpili atzarojums. Viens gāja uz Zasu, uz Slati. Un viens atzarojums 2 kilometrā griezās iekšā uz meža izvešana. Meža izvešana no Pirmā pasaules kara. Bet tas tur vēl bija, tad, kad tu brauc ar, vēl bija tas atzarojums? Jā, ir brauciem, tur ir brauc iekšā. Baļķis vēl veidoja, ne? Jā. Strādnieki tagad jau, kas tur ar Fiškaru. Jā, tagad jau. Varam pieiet, te parādīšu to mājiņu, kur bija dispečers, kur sēdāja dežurants, kas norīkojumu taisīja. Uz kurieni jābrauc, cikos jābrauc. Un tad gāja pie tā, no rīta gāja pie tā dispečera, aprunāties, lai saprastu. Nē. Tā jau tu zināji, vakarā zināji, dzīvos naktī tev jābrauc, cēlies ap 1 vai ap kādiem 12 augšā. Nu, stunda pirms attiešanas vilciena, kamēr šeit brauc iekšā. Pirms tā attiešanas atnācis, esmērēju lokomotīvi un sēdies un braucam. Atnāk mašīnas otrs. Bet tad, teiksim, tev pie dispečera bija jāiet pirms tā reizes vai nebija? Nebija. Man jau vakarā es zināju, uz kurieni man jābrauc un sauga. Un tad tas nozīmē, ka principā te jau nekāda signāla gaismas nebija, vai ne? Kā tu zināji to brīdi, tev pateica, kurš sastāvs, uz kurien jāved, vai ne? Kā tu zināji to brīdi, kad tu drīkst sākt braukt? Nekādas, tā kā tagad jau uz lielajiem jau zaļais nebija nekāds. Te jau nebija, nē. Atnāk konduktors. Konduktori bija citā vietā, tie, kas brauca bremzēja vēl. Jā. Un viņiem tur stācija bija, vai šitās mājas. Tur bija stācija, no turienes viņi nāca konduktori. Agrāk jau brauca pa 2 konduktori.
Kurā vietā, Daini, teiksim, lokomotīvs bija? Nu, tu nāci, tev bija jāienāk šeit no sākuma, vai ne? Nē, tur aiz tās ielās. Aiz. Jā, un tur stāvēja lokomotīvs. Bet tu zināji, kura tev jāņem, kura būs tā, ar ko tev jābrauc? Tā jau, tas dežurants jau bija uzkurinājis, un viņa stāvēja gatavai. Jau bija sakurināts. Jā, nevajadzēja neko darīt. Jau bija sagatavojis visu. Jā. Ņem, un tu brauc, te tagad jau vairs nevar pateikt. Bet tad viņš tur bija... 3 stūrs man bija, gāja tā. No turienes dzelzceļš, un tur varam iziet, es parādīšu. Te bija ogļus klāts kaut kur, ogļus ņēma, bet tagad viss ir pārmainījies. Palīgs vairāk pie smērēšanas? Kurināja, brauc. Kurināšanas, jā. Un bremzēja. Bremzēju bija pie palīga. Bet jums kaut kāds žurnāls arī bija, veiksim, kad tu atbrauc atpakaļ no reisa, tu atdod, jā, lokomotīvi, kuru ierakst kaut ko, teiksim, kā tagad ir. Vajadzētu saremontēt to vai sataisīt to? Tas ir to atbrauc, jānodon bija dežurants, kas sēdēja. Viņš pieņēma un tam arī visu izstāstīja. Jā. Bet tad, kad tu nodevi dežurantam, tas kaut kur šiten, ja, te viņš visu laiku cauri brauca, teiksim, tu atbrauc no Daudzevas, tu nodod viņu? Nē, viņu nāca apkārt tur. Brauc. Šitie brauc tikai tad, kad konkrēti remontēja, ja? Šitie bija bedres, viena bedre, tur otra visā garumā bija, vispār durvī. Kas nāca remontēt, šitie jau mašīnas nestāva lokomotīvs, kas remontēt negāja. Un cik tās mašīnas bija tavā laikā? Aptuveni, cik viņas varēja būt? Tā, darba kārtībā. 15 kā. Pēc 15, jā. Un uz vietas jau bija maz. Visas jau kaut kur pamatā bija darbos. Nē, viņas kur stāvēja. Te pat aiz repo stāvēja. Kad 2 lokomotīvas gāja, viena uz Daudzevu, otra gāja uz šitiem Šķiliņiem vai uz Zasu. Kad uz 3 bija tā. Un viņas mainīja. Jā. Mainīja vienreiz vienu, tad nākošo, lai viņš nestāv ilgi. Bet kā bija ziemā? Ziemā tomēr siltu jāuztur. Augstu nevar atstāt, tad visu laiku jālej ārā visu to ūdeni, vai ne? Nē, kuras vējošas tās ziemā jau iebrauca iekšā, ja vajadzēja rīktīga ziemā. Tā jau viņš stāvēja ārā, tāpat dežurants iziet ārā. Uzmet drusku piekurināt. Visu laiku uztur temperatūru, jā? Šitad bija jau lūka ir vai nav kāda, nav vai nav. Nav laikam vairs. Nē, bija novaižams tāds šībers riktīgs. Tā kā vecās bildēs redzēt. Jā, novaiž uzlaiž uz kurstiņa visu, un kuri neteikšu, ten dūmu nav. Anīšos malku, karalaikā esot izmantoju. Bet, teiksim, tagad no Viesītes tu uz Daudzevu brauc. Ogles pietika, cik varēja iekraut aizmugurē tā kaste, mēs pēc tam aiziesim. Kaste aizmugurē, tur piekrāva, kur tev pašam nebija, kur sēdēt bija. Kā es šitā, tad tur bija, viss bija piekrauts. Pilns ar oglēm, jā. Pilns līdz pašām viskai. Bet cik tālu varēja tikt ar viņu līdz Daudzevai, ar to ogļu daudzumu? Vai turp apakaļ pietika? Tur atpakaļ pietika. Pietika turp apakaļ, jā. Tur Daudzevā bija. Kā no lielā bāņa priekš pienotavām Gruzija ogles ārā. Un tad tādi riktīgas gabalos sakra, un pēc kā līdz Viesītei mierīgi sēd nav jāmet iekšā nemaz. Bet kurā virzienā bija vieglāk braukt? No Viesītes uz Daudzevu vai no Daudzevas uz Viesīti? No Daudzevas uz Viesīti tukšā. Pareizi, tukšā. Tur tikpat kā neko neved tādā virzienā, ja? Jā. Ogles tikai, vai ne, kādreiz uz šejienu? Ogles veda no turienes? Ka rudenī jau gāja bietes. Bietes gāja. Kā bija audzētavas bietes, cilvēki audzēja bietes un te krāvies. Brauksim tad pie Anžāniem, kur tas silā būs tas krustojums. Tur mašīna mainījās. Un tur uztaisīja atzarojumu uz sēci speciāli priekšbietām. Vai nav uz Daudzevu jābrauc? Tur sēci gāja. Bietes rudenī, jā.
Jums, kur mašīnistiem bija tā, nu, kur sanākt, pasēdēt kaut kur vai ne, vai pēc darba, vai nebija? Zaļā varda, jā? Zaļā varda, jā. Klubiņš bija, jā. Tur televizoru pirmo rādīja, ka nāca cilvēks skatīties, ka parādījās. Televizors, jā? Tur zinās, te maziņš bija. Ieslēgts viniera kastē. Jā. Atslēgu. Jā, jā. Ogles šitien nemaz nebija. Nebija. Tas bija tikai Abās pusēs jau. Ir tajā pusē. Bet, teiksim, braucot līdz Daudzavai, cik reiz bija jāņem ūdens pa ceļam? Vienreiz. Nu, tā pa ceļam aptuveni sapratīsim. Jā, es parādīšu. Un šitā smērēšana, tas viss uz palīgu, jā? Jā. Pirms maiņas visam jābūt sasmērētam. Izbrauktuši vaļā un smērē. Un tad tās ogles bija tik, cik te pa vidu? Te nāca tā, kur ir tā kaste. Kaste, jā. Piebēra visu, tikai līdz durtiņām bija pilns. Kā es saslēju sēdēt. Man liekas, ar ogliem var sabērt tur, kur tas vāks. Tur priekšējā pusē bremzes, kur bremze nav vairs. Bremze jau mehāniskā, jā? Nu, šitāda pati. Šitās tas loģis tur vajadzēja būt pie palīga. Varēja arī ar tvaiku, jā? Nē. Bremzēt. Vai tā? Nu varēja ar šito te pārmet tikai. Revējš. Bet bremzēja ar abiem vai vairāk tomēr ar mehānisko bremzēju? Ar mehānisko. Ar tvaiku praktiski nebremzēja? Nē. Jau te vajadzēja būt kaut kādam Ričardam. Arī pie palīga bija tāds izvēle. Kur bremze ir? Jā, tās es redzu, jā. Tā ir tīri uz riteņiem. Jā, spiež uz riteņiem. Un tā bija vēl pēc skoķis smilšu kaste kaut kur jābūt. Un, kad to paraustiet, ja sāk buksēt, bez sliedas. Uz sliedēm bez smilšas. Šitas ir tas regulators, jā? Šitas ir tvaika padevā, kas kā brauc, ar šito bija. Šitas ir uz priekšu un atpakaļ. Jā. Un padevi arī regulēja mazāk, lielāku padevi, kā vajag. Un ar šito tas aiztaisa ciet, neiet. Attais vaļā, viņš saka, pamazām iet. Pamazām iet uz priekšu, jā. Jā, un šitāds vagoniņš gāja aizmugurē, priekš konduktora. Kā to nosita cilvēku. Bet ko tad, kādā ziņā vagons labāk būtu bijis? Kas viņš būtu pasargājis? Zināms, ka būtu pasargājis, jo viņš stāvēja, viņi konduktori, ka vagoniņa nebija, stāvēja šitā pats, vai šitan stāvēja. Un bremzes ir, kur vilka bremzes. Un viņš bija stāvējis, tā nāca baļķi un sastiet. Te jau nav vēl šito, kur baļķis veda. Tāda bija trulīši. Trulīši, divi riteņi un vēl divi riteņi. Un tad bija tādas tā kā zāģi, adatas, tapas. Jā. Un baļķis uzvelk virsū un pēc tam ar šito ķēdi. Bet viņi savā starpā tie bija savienoti ar rati? Tikai cik tie baļķi paši savu svāru turēja, tik arī viņš... Tā mums ar baļķi vēl bija aptīta ķēde un ķīls tāds. Baļķi iedzina. Un tā viņš jau uzmanīgi bija jāvelk. Gadījumā kā lielu rāvienu taisa pēc kalnu var izraut ārā. Gadījās, ka izraut arī. Izrauja arī, jā. Izraut baļķis izjūk sastāv. Cik vagonas aptuveni tā vilka vienlaicīgi? 12. Tas ir diezgan tomēr. Jā. Diezgan. Bet tas 12, tas tā kā bija tas atļautais daudzums, bet kaut kāds noteikts daudzums bija, cik garš drīkst būt. Vai tas bija 12 aptuveni tik, cik var atvilkt? Cik var atvilkt? Es saku, kur viesīties kalnā. Pa 2 reizes vilk kaut. 6 un 6, jā? 6 un 6, vai 7 un 7.
Jo visu un sastāvu nevarēja izvilkt. Tas Lokomotīvai apkopi, jā, ūdeni, ogles. Jā, paņem ūdeni. Un cita brigāde brauc. Cits uzreiz. Citi. Bet lokomotīvu arī mainīja. Nu, lokomotīva gandrīz, ka tā, lokomotīvas dažreiz ir mainīja, dažreiz ar to pašu. Dažreiz ar to pašu, jā. Nu, kā kur ir. Bet cik bieži bija jātīra to katlu? Nu, teiksim, tu aizbrauc uz Daudzevu, apakaļ nav taču jātīra uzreiz. Jātīra pat nevis katlu, bet kurtuve, ja? Kurtuve, jā. Nu, kurtuve jātīra pa ceļam tīrija. Jo, met ārā šlagu. Šlagu, nu pareizi šlagu. Šo tā nav kā malka spēlni, kas izbiegs papa. Un vēl skatoties kādas ogles. Dažas ogles nešlagojas pilnīgi. Silēzijas ogles tās bija pa ģelu. Pelni tikai paviet. Dažreiz tādas iedeva, kas viena šlaga. Nu jā, antrakcija ciena, jā. Uz lielā brauc, prožektors riktīgs bija priekšā, spieda kuldāja, kādi 300 metrus priekšu varēja jau gandrīz kā redzēt. A uz šitā nekā tu tur neredzēji, kas maļiņa. Naktī, jā? Jā, brauc. Uz sliedām viņš iet. Nu jā, nekur jau baigi no sliedēm nenoskries, jā. Bet papildus lampas nelikāt? Papildus gaismas kaut kādas? Nē. Viņš te ņem ūdeni, nāc ežektors, kur ežektors stāvēja vēl. O tajā, rekur tajā pušā. Jā. Tas ir ežektors, un tā nāca tāda gara trūba par visu kabīni. Par ne kabīni, bet ar to būtu pāri. Un tad vajadzēja izkāp augstā, noņem to trūbu un ielaiž vai upē, vai kur, vai grāvī un uzsūc ūdeni un viņš ar visu pieraun, momentā pierauja ūdeni. Cik ilgi vajadzēja, lai uzpildītu no grāvi? Minūtes 5. Tā jau fiksi. Fiksi, jā. Bet, teiksim, augstās ziemās ēs nebija tenī kabīnē? Nebija taču ēs. Nē, kāds tur logu nebija, tad es durvis aiztais durvis ciet un to logu arī aiztais. Ziemā augsti, ja neskaties ārā, tik čuk. Tas mazais lodziņš bija uz priekšu. Ko tu redzēji? Tā jau ir, neko jau tur daudz baigi neredzēja. Te stāvēja, viņa te pato, kur tur bija sniegu tīri stāvēja. Viņa bija apkalpi, ja sev viņam bija. Es apkalpoju viņu. Nu, ceļinieki, kas uz pārbraukcijā viņi cēla. Tagad jau ir ar hidrauliku viss. Ar to reiz ar rokām cēla augšā to pašu to. Vai neizjauktu pārbraukcijas ārā. Nu, un te, ko mēs tagad stāvam, te bija principā tas vagonu parks, ja? Jā. No šejienes to sāka bānīs iet. Šitam te kaut kur kā te koki beidzas, te bija atslēja šitie te, kas smērēja vagonus. Te stāvēja vagoniņš tāds, viņi te dzīvoja visu laiku. Un kā atnāk sastāvs, viņiem jāsasmērē viss sastāvs. Bet uz vietas arī bija kāda lokomotīva, kas kā manevrus taisīja, kaut ko vagonus mainīja? Šitās pašas. Ar tām pašām, jā? Jā. Kas atnāca, te uztaisa manevrus. Te svilpoja vienā svilpošanā. Pī. Kur stacija. Te bija vēl uzraksts viesīte, bet tagad nav. Te bija kaut kur rampa, atkal piebrauca, varēja nobraukti. Cik to ceļu te bija? Te vēl daudz pilns bija viss. Viss viens bija pilns, vēl kur ūdens kalanka. Bet bija uz katra ceļa bija kolona vai te? Nē. Šitien bija un tur otrā divas bija. Divas kalankas. Šitienī mājā bija dzelzceļa ambulance. Tur no gala. Pārējie te dzīvoja. Nu, te bija pārbrauktu. Šitien bija vēl pārbrauktu. Bet te bija jāuzmanās, vai tā pārbrauktu bija tomēr diezgan droši? Stāvēja dežurants. Kā nāca bānīs, tā iztaisīja šlagbaumu ciet. Šlagbaums bija šitien aizgrieza ciet uz vienu pusi, uz otru pusi ciet. Bija pat dežurants bānīs? Jā.
Un te bija arī noliktava. Tur gāja sliedes klāt, kur veikals. Pie tās noliktavas. Jā, tur bija noliktavas atkal. Tas ātrums te bija kaut kādi 20, 25? 20 vairāk nav, 20, 25. Un te šī te bija 2 ceļi šī vietā, ko mēs vēl tagad braucam. Ja? Agrāk tas jau bija. Dzelzceļš gāja te pāri Purvam. Pa turien? Jā, un viņu uz pāļiem bija vispār. Uz pāļa sadzīti pāļi un dzelzceļš bija kaut kur bildes, es esmu redzējis. Bet bija kādreiz, kad te blakām brauc viens no Jēkabpils, viens no Viesītes vai viens otram pretī pa šito posmu, vai ne tā? Bija. Kad nāk jau šķiet jau no Kalna zemē, cits vēl sastāv augšā. Un šodien te, kur tas snaps, tur bija tāda būdiņa telefons, ka pienāk bāns, sarunā jau ar stāciju, ka pienācis ir vilciens, jā, ka nāk. Tev vienmēr bija jāapstājās. Jā. Nu šitien jāsarunās ar stāciju. Bet principā jau citādi sakari vairāk nebija. Ja kaut kādu palīdzību vajadzēja vai kaut ko, tad vienīgais bija stacijās, Jā. Un pa stacijā vienīgi telefons. Un šitien gāja uz Siriņiem, uz Jēkabpili pa labi. Dzelzceļš aizgāja prom. Jā. Un šitas aiziet uz Daudzumu. Nu, tad par to mēs ar šodien pamanām. Jā, un te tikai viena sliede, tagad te paplašināja. Te tikai bija viena sliedītes, un tur arī aiziet vienas sliedes. Bet, teiksim, tā bremzēšana no kalniem diezgan daudzās vietās bija. Nu, neteiksim, ka briesmīgi daudz, bet bija, kuru jābremzē. Tagad, kad brauksim, es pateikšu, kurā vietā bija jābremzē. Cik es atceros. Jā. Kur tad 60 gadu pagājis. Ūdeni pa vidam, kurā vietā ņēma? Tur aiz Vārnavas 15 kilometrs, un tagad vēl kā brauksim uz Daudzumu būs pie Ikšķelēm. Ir Viesītes upītei, tur ņēma. No Viesītes upes. Un dzelzceļnieku svētki, ka bija, tie bija labāki par Jāņu svētki. Labāk pa Jāņiem? Jā, balles tādas bija, drīt vaināži. Cilvēku jūra, tur mums tāds Siņķeļkalns, tur pie Kalonkas. Tur bija tāds zaļum balles. Pašiem savs orķestris bija. Dzelzceļniekiem. Dzelzceļniekiem savs orķestris? Jā. Es arī spēlēju. To jau pa galveno? Es jau arī nospēlēju ilgi. Kur laikam dzelzceļu uzbērumus redzi? Jā. Drusku malā, jā, var redzēt uzbērumu, jā. Tas aiziet tagad tudī. Tie apkārt viņš gāja tur. Norakts. Jā, norakts ir apkārt šitai biržītei. Iekšā viņš nelīda. Un tūlīt būs pirmā pārbrauktuve jau. Šitās pēc tam uzbūvēja, šitās mājas? Jā. Būs Ikšķeles skaitījās. Tas jau pašarēja vilciens, kad gāja. Tikai šitie tie mazie bija tāda Ikšķeles. Viņam bija kaut kāds pieturas punktiņš vēl, ja? Kad gāja pašarēja vilcieniņš. Šitie kravas vilcieni, kad gāja, vairs tur nebija nekādu pieturas. Šitien te kaut kur viņš gāja pāri. Ko? Elektrolīnija varbūt. Vot. Tur ir tāds bišķi augstāk. Jā. Šinī vietā kaut kur. Redzi? Var saprast. Te kaut kur pāri. Te arī bija pārbrauktuve. Bet tad, kad, teiksim, tas pasažieri vairs negāja, tad nelegālie braucēji nebija, kas gribēja uz baļķiem sēdēt un braukt. Ja kabīnē, ko... Puikas jau bija. Puikas jau, jā. Tie jau vienmēr nadzīgi uz visādiem stiķiem. Viņam jau varēja mierīgi ielikt iekšā, ejošā, ielikt brauci.
Un vēl, ka viņš iet pret kalnu pavisam lēnu, viņš velkās. Bet vai kādreiz bija tāds sniegs, ka nācās dot apakaļ un vēlreiz, ka nevarēja tikt cauri? Nebija, ne? Nē. Priekš tā bija sniegtīris, ja? Sniegtīri bija, te palaida sniegu tīrītāji. Kad ir 3 gabali bija, Tie sniegtīri, ja? Jā. Bet nu cik biezi aptuveni to sniegu vajadzēja? Nu šitādu biezumu jau netīri. Nē, šitas tas ir struns, kas šitas te nekā nav. Tūlīt būs tās ikšteles stācija, bet kā pieturas mums bija. Un dzelzceļa meistara, kas dzelzceļu remontē. Tā ir dzelzceļnieku māja, Jā, kur mājiņa ir. Bet tur kaut kāds perons arī bija, jeb tāpat vien iekāpa no smiltīm, nekāda perona tak nebija? Nekāda nebija perona. O, šitā mājiņa tāda. Tā ir no dzelzceļa laikiem Pa to saglabā. pusi gāja. Jā, mājiņai pa to pusi gāja. Tūlīt braukt, šitā mājiņa ir dzelzceļa. Tiltiņa ir caurteka, šitā ir caurteka un tūlīt būs kaut kur vajag būt dzelzceļam. Dzelzceļš arī tepat bija blakus. Šitā ir viesītas upīte? Jā. Kaut kur dzelzceļa uzbērumiņš šitas. Jā, bišku straujāk ūdens tek, jā, Jā, tu to kā var redzēt, jā. Dzelzceļš gāja pāri. Jā. Bet bija dzelzstils, ja? Nē, koka. Okay. Koka. O šitad viņš ir kaut kur vo. Gandrīz blakām ceļam, jā? Jā. Jauka. Un tā iegāja tur iekšā. Pēc tam, kad nedēļas man saka, kad man jābrauc komandējumā uz viesīti. Pēc puriņš mašinists arī bija. Mums 2 jābrauc ir. Nu, es atbraucu uz viesīti. Es domāju, sūdu. Tā lielā, tur naudas ziņā liela nebija. Man bija, Starpība, jā? nu, tur arī tur, kas lielā man bija 150 rubļu. Jā. Nu, un uz mazā bija 100, 110. Tā. Lielas tā bija un nebija. Domāju, jāi pie mājām dzīvot, ja tur viss kopuškās dzīvoja, kopmītnēs. Nu tas gan katru dienu atnāc mājā. Katru dienu, jā. Un kā atbraucu šeieni, grūti caur Rīgu, grūti tikti, caur Daudzevu braucu. Caur Daudzevu braucu un līdz Daudzevai arī tikti, kā tu tiksi līdz Daudzevai. Kas tas tagad ir? Es tagad nesaprotu, kur mēs esam, kurā vietā. Redzi? Visi sasniedz grūti pateikt. Izcirst arī, jā. Nu tā ir paliku rauku viesītē. Mums bija Jelgavas depo un viesītes depo. Tas Stūrāns bija priekšnieks un depo, Jelgavas depo. Un viņam zem viesītē arī zem viņa bija. Te arī bija priekšnieks, tas Gorš. Bet Jelgava, viesīte un Ventspils bija zem viņa. Nu, sazvanījās man tavs ar to Stūrānu, jo mēs dzīvojām vienā mājā, ka viņš bija te viesītē par priekšnieku, tas Stūrāns, Jelgavas depo priekšnieks. Mēs vienā mājā dzīvojam. Jā, kur ir uzbērums, jā. Jā. Labā pusē. Jā. Bet, teiksim, tādā kā Vārnavas stacijā, cik tur bija cilvēki, nu, uz vietas, cik tur varēja būt kaut kāds stacijas priekšnieks? Manos laikos, ka es jau braucu, te bija stacijas priekšnieks tikai, tad tur jau mēs nestājamies. Vienīgi bija jāmainās, krusts iznāca. Nu, tad tas pats priekšnieks arī gan slēdza... Jā, slēdza pārgāja viņš, tas Naudiņš bija priekšnieks. Viņš sen jau miruši, ceļazīmes. Skatījās, ceļazīme, kas viņš atļauja braukt. Iedeva piespraudu pie lokomotīvā pielika pār sev priekšā, lai tu zinātu. Un tur bija rakstīts Anģānos krusts ar tādu vilcienu.
Bet katru dienu savu atļauju, vai ne? Vai katram reisam? Katram reisam. Un Daudzavā arī bija jāiet pēc atļaujas? Vai tur nē? Tur konduktors sazinājās ar viesīti. No Daudzavas, jā, ka mēs esam jau. Telefonu jau arī, kas tad par telefonu. Bija dzelzceļa telefons tikai. Bet, teiksim, to šaurā bāņa kaut kādi cilvēki Daudzavā arī bija, kas uz bānīti attiecās? Vai tur bija gan? Tur, man liekas, ka nebija. Ja. Tur konduktors zināja, kur jātāķē, kur jāpiedzenās. Tur piedzena klāt un sauri. Bet tad, kad tu brauc, te viens dežurāns dežūrēja gandrīz vienmēr, ja? Tas viņš dzīvoja pats, tas naudiņš. Viņš dzīvoja uz vietas? Viņš dzīvoja uz vietas stacijā. Viņš dzīvoja uz vietas, bet cilvēks tagad ir miris. Man viņš pazīstams labi bija. Taisnība. Es tur vēl neieru buksē. Te dzelzceļš kaut kur gāja. Šiten bija. Līdz ar Vārnavas vēl stacija. Jā. Teku vēl burti saglabājušies. Jā. Vēl ir burti. Bet tev viņš nāca ārā cepurē vienmēr sagaidīt, ja? Jā. Kur viņam durvis no stacijas. Šitām durīm, jā. Man liekas, ka te ir tukšums. Šobrīd izstāsta, ka neviens te nedzīvo, jā. Naudiņš dzīvoja, kā jāpagrabs arī vajā. Tagad mēs pa bāni braucam. Pa bānīšam, jā. Bet cik aptuveni stundu laiks pagāja? No Viesītes uz Daudzavu, teiksim, Baļķis vilku. Cik ilgi vajadzēja braukt? 2 stundas vienā virzienā. Varēja par stundu 15 stundu. Nē, par 45 aizbraukt, stundu 45. Varēja aizbraukt. Tā jau parasti rēķināja pa 2 stundas. Bet nekāda jau tāda ātruma mērītāja tak nebija. Brauc aptuveni uz acis, vai ne? Uz acis. Cik droši jūtās, tik brauc, jā? Bet bija kaut kādas konkrētas vietas, kur bija teikts, kur jābūt ierobežojumam, kur jābrauc obligāti lēnāk, vai? Tā jau dežurants, kad deva ceļazīmi to ierakstīja. Tur remonts ceļa ir un... Tanī vietā, jā. Tilta remonts vai ceļa vietas remonts. Jā, jau tur skaties uzmanīgi. Ātrumu nekādu nedeva, vienkārši pierakstīja jābūt uzmanīgi. Jā. Te kaut kas ir tam līdzi. Vai šitā, kad nē. Ir visu uzrakst, jā. Jā, kur ir uzrakstīts, jau sunākstens, jā. Bet tev no Viesītes uz Daudzavu, apakaļ uz Viesīti, un tad vēl kaut kur, cik tās stundas sanāk? Cik sanāk Daudzavā? Gruba rēķina 3, 6 stundas. Jā. Un tad ir darbdiena galā? Darbdiena galā. Diezgan mūsu. Ej mājā. Tā maza māja, kur viņi ir. Mājiņa, jā, tā mazā sīļa, jā. Kur viņi ir. Te viņš gāja pa labu. Kur man liekas, ka tik uzbērums vēl nav palicis. Redzi? Ir gan, jā. Te kaut kur vajadzēja iet, mājiņa palika pa kreisi. Mājiņa. Šita vieši. Redz, kur kā tik nav. Redzi, kur dzelzceļa? Dzelzceļa vieta. Jā. Dzelzceļa vieta. Uzbērumu gals. Jā. Un tad te ir pāri. Te bija pāri. Mājiņa paliek pa kreisi. Un
Un te viņš līda mežā iet. Tā pa vienu pusi, tā pa otru Tā pa vienu pusi, tā pa otru. Es tagad nevaru pateikt, kur tāds pārbrauktu ir vieta. Nu, varbūt vietas es jau redzēju, kaut kur. Nu, blakus ir gājis. Jā, re, kur ir. Va. Te pa zaļu, re, kur bānīšos, te pat jau ir gājis. Bet tā jau rudenī bija speciāli, ja? Tā kā cukurbiešu sastāvi, ja? Jā. Speciāli. Uz seci speciāli gāja, jo uz seci neko citu neveda. Tikai cukurbiešu. Tikai cukurbiešu. Viņi jau arī, es nezinu, kuros gados uztaisīja, man liekas, kādos 60. gados to posmu. Speciāli, ja, tu atzari Jā, man liekas, ka drīz tie Anžāni būs tā, nu, kur mainījās vilcieni. Bet tur bija 2 ceļi Anžānos, ja, tīri izmaiņas. Jā. Bet tur jau nekāds telefons nebija, ne? Bija Anžānos arī telefons. Bet tur bija tā kā stacija vai vienkārši pie staba telefons? Tur pie staba. Tur nebija ne māja, nekā. Pie staba, ja? Jā. Tikai dzelzceļa sliedes, divējas un pārmijas, pārmija un brauc. Un vienas pārmija, kas gāja uz sesi iekšā. Bet tad jau tam telefonam speciāli jau tev nebija tur jāiet un jāzvan vai palīgam jāinformē tā kā pie viesības? Nē. Tas bija vienkārši drošības telefons. Konduktori gāja sazvanīties. Mašinas ar palīgu neko nedarīja. Bet konduktori gāja vienmēr zvanīt vai tad, kad vajadzēja? Tad, kad vajag, kad bija tev krusts paredzēts, iedots papīrs, ka krusts būs, tad tev bija jāpiezvana, ka tu esi tur. Ka tu esi krustā, jā? Jā, esi gaidi krustu. Ar drezīnīti skrēja no Daudzos, domāju, ka paspēs Anžānos uz krustībiem. Un šitiem satikās tieši. Kur šitās pirms pārbrauktuves. Te bija līkums kaut kāds. Nu, te jau arī līkums. Nu, vai uz šitie līkuma, vai kur. Uz vietas beigs. Paskaidam bāni. Bet kā tik neuzmanīgi? Viņš domāja, ka viņš paspēs tas ceļa meistars. Tad ir devis pillā klapē droši. Nu, drežīnīte iekait. Jā. Ar MKS motoru vai. Tas jau jaudīgs motors raksturs. Ka mēs varētu izbraukt tur, kur pa veco ceļu, vecais ceļš, kur gāja. Tad varētu, toreiz jau varēja redzēt, lielais bāns gāja, tādā uzbērums un 300 metru apmēram starp mazo un paralēli. Lielajiem bājiem mazais bānīs gāja. Te jau gan vecais ceļš ir, principā. Pamatam jābūt. Galvenais tie krūmi plēš mašīnu. Ja nu ūdens plūdīs pāri, tad sāksim domāt, ko darīt. Nē, tagad brauksim augšā kalnā. Uz dzelzceļa uzbērumu uzbraucam nekā. Jāgriežas riņķī. Atrāpījās, ka lielais bāns iet un tu vilc ar mazo bānīti. Tev no lielā bāņa rāda čaļņiku vai lielu bāni. Čaļņiku rāda? Jā, kā izmainījies viss šī ritvainagi, saka.